Tātad Beciņa. Beciņa meklē mājas. Un Becīte atbrauc mums līdz no laidu manis. Pati gribēja, viņai ļoti vajag cilvēkus. Un tāpēc mēs meklējam ļoti, ļoti mīļus un ļoti labus, kādīgus cilvēkus. Jo Becīte pati ļoti mīļa. Viņai patīk dzīvoties ar bērniem arī. Viņš tā te viņa nemīļoties. Komplektā nāca līdzi trušu barības maiss, tukšs gan izēj. Varam iedot arī būri, bet neesam pārliecināti. Nē, tas ir pārvadājumais būrs. Tas nav priekš trušu tujošanas. Trusītiem vajadzīgs ir vai nu ļoti liels būris, vai arī brīvība mājās. Trusītis, protams, var iemācīt čurāt un kakāt ar mīlestību visur, kur vajag un tā, bet tas ir ar visu ļoti lielu pacietību jādara un Becīte mīļa ir, un ko viņa nemīļo, to viņa dara šitā. Viņai ļoti patīk dzīvot pa cilvēku gultu. Dažreiz tur paliek pelnas bumbiņas gultām, bet tās jau ļoti ātri var izslaucīt. Viņas ir ēdamas, jā. Nu, kam zvanīt? Kam zvanīt? Nu kā? Bet viņai, protams, ir asi nagi, bet viņa neko nevar izdarīt, jo viņa nemāk tā kā kaķis ievilkt uz iekšu nagus. Becīte man sarkaniem mati nepiestāv. Kamerā grib ielīst. Becīte patīk filmēties, jo arī tiks channeling zaķis. Un, jā, vienmēr sakot, mēs meklējam ļoti labus cilvēkus. Kam zvanīt? Kā mēs taču Numuru? mājaslapā? Matīsam. Jā, ko tas viņa neņemšu vairāk apakaļ? Jā, zvaniet lūdzu Matīsam uz telefonu numuru. Es tev jau no galvas nezinu. Es tev jau nezinu. Es tev jau nezinu arī. Zinās, nekot zvaniet Matīsam. Un Matīs, protams, arī noskanēs, jā, kādi jūs esat cilvēki, jūs esat ļoti labi cilvēki. Par to nav mazāko šaubu, kad zaķīt pat jums vislabākie cilvēki. Mēs pēc kādu mēnešu aizbrauksim apciemot. Becīte, atvadīsim baiku. Un Becīte. Mums ir jāparādās kamerai. Mēs taču tā nevaram slēpties, mīlīt. Skaties. Viņa tāda ļoti nedroša un kautrīga no kamerām. Un Becīte. Jā, Becīte kautrējās. Saka, čau, Becīte. Saka, čau. Becīte jau ir izdomāts vārds. Mēs viņu nosaucām par Beciņu. Tāpēc mums liekas, ka viņa bija meitene. Jā. Mikrofons nebija iesprūsts. Nopietni? Jā. Nē, Matīs.